Šodien ir trešā pusdiena. Viesniciņas, 3 āboļi. Un ir tāda īpaša sajūta, ka tu iznāc no viesnīcas, un esi svešā zemē, tad babā! Tu iznāc ārā pa durvīm, un tev iesitās uzreiz sejā svešas pilsētas, tā cita smarža. Man baigi patīk. Es esmu Taksim laukumā atkal, no kurienes iet ieliņa uz manu viesniciņu. Šodien ir plāns nokļūt Balata rajonā. Balata, tas ir nosaukums. Tas ir Stambulas rajons Eiropas pusē. Arī ar tādu māksliniecisku piesitienu, skaistām krāsainām mājām, arhitektūru, kāpnēm. Un šeit, šī rajonā, esot tā saucamā pareizticīgo dzelzs baznīca, tāda unikāla baznīca, kas ir veidota konstrukcijā no dzelzs. Lūk, jā, tā esot, kā no viņa sauc, Bulgāru Svētā Stefana baznīca, ortodoksālā. Nu, to es gribu ļoti redzēt. Šodien tāds pilnīgs relaks. Pēc vakardienas trakās garās iešanas ar kājām. Kādas es te skaistas mozaīkas atradu. Mozaīka flīzes gleznotās vienā no metro. Ļoti skaista vesela izstāde. Tās viss ir gleznas, flīžu gleznas. Viena ir aizkrauta ciet, nesmuki. Un te ir laikam pati Stambulas daļa. Lūk. Stacija, Bože, kas te par skaistu skatu ir. Nāk no metro, un kas par skaistu skatu atverās. Atkal ir lielais Bosfors jūras šaurums, redzams visā krāšņumā. Un lūk, pie apvāršņa jau parādās Bulgārijas Svētā Stefana baznīca, pareizticīgo, jeb tā saucamā dzelzs baznīca, kas ir unikāls veidojums ar dzelzs konstrukcijām. Gadījās būt uz dievkalpojumu šajā tā saucamā dzelzs baznīciņā. Bāķuška iedeva svētību vēl. Tagad paskatīsimies, kā viņa tur ar to dzelzi ir. Pa virsu nav, viņa nav gluži no dzelzs, bet pa virsu ir uzlikts apmetums. Redz, kur ir dzelzs konstrukcija, ir šitie visu var just, kad ir šitais arī no dzelzs. Nu tā, kaut kā. Te var redzēt dzelzs konstrukciju, viss te var saprast.
Bosfora krastā, un atkal ir skaistums redzams, un viss notiek. Kā smuka mozaīkas ir uztaisīts kā reāli logi. Vispār jau Stambula, tikai mūsdienās senāk tā ir bijis senās civilizācijas spogulis, uguls. Un kādreiz tā bijusi vesela Bizantijas kultūra, un tieši Balatas rajonā tas ir sastopams. Lūk, mājais manas arī par to liecina, man tad jāpaskatās, kas tieši tā ir. Un vēl tālāk ir vēl patriarchāts, bet tas ir vairākus kilometrus uz priekšu, un es nezinu, vai man būs spēki tik daudz izstaigāt.